Labdien! Jāsaka, ka šajā nedēļā iespējams visaktuālākais jautājums ikvienam sabiedrībā būs par 2010. gada budžetu. Pārstāvot darba devējus un domājot par ekonomikas izaugsmes iespējām, mūs visvairāk satrauc jautājums par to, vai šis budžets ne tikai nodrošinās darba vietas, bet vai šis budžets palīdzēs Latvijai sasniegt arī stratēģiskos mērķus. Un raugoties 2010. gada budžetā, jāsaka, ka mūsuprāt pietrūkst viens virsmērķis. Tāds virsmērķis, kas būtu mūsu tāds saliedētības un arī upuru vērts. Jo savulaik mums viens no mērķiem bija pievienošanās Eiropas Savienībai, viens no mērķiem bija iestāšanās NATO Savienībā. Jāsaka, šobrīd tāda mērķa nav. Un tās izmaiņas, kas ir plānotas nodokļu politikā, tas nodokļu sloks, kas ir paredzēts iedzīvotājiem, nav samērojums, ja pretī tam nestāv mūsu visu kopīgi cienīgs mērķis. Un no Latvijas darbadevēju konfederācijas pozīcijām šāds mērķis noteikti būtu eiro ieviešana. Un tas nav pašmērķis tikai, lai no vienas puses mēs varētu stabilizēt savu finanšu sektoru, bet tas ir arī mērķis, lai mēs valsts tēriņus plānotu atbilstoši saviem ieņēmumiem. Un mēs redzam, ka nākamajā gadā mūsu tēriņiem vajadzētu sastādīt ne vairāk kā 3,5 miljardiem latu. Šobrīd budžetā šis mājasdarbs nav izdarīts, un mēs joprojām tērējam vairāk, kā mēs varam atļauties. Otrs, mūsuprāt, ļoti svarīgs aspekts ir līdzfinansējuma saglabāšana Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem projektiem vismaz 740 miljonu apmērā. Jo tā ir vienīgā attīstības nauda, kas var palīdzēt nodrošināt darba vietas, kas var palīdzēt uzņēmumiem izstrādāt jaunus, inovatīvus produktus un kas ļauj mums savest kārtībā sistēmu. Jo bez reformām ir nepieciešams arī finansējums ikvienam jauninājumam, ikvienam uzlabojumam. Un trešā, mūsuprāt, svarīgā lieta ir, protams, iedzīvotājiem plānotais nodokļu sloks un mūsu aicinājums, ko mēs arī šīs nedēļas sākumā turpināsim uzturēt prasības veidā Latvijas Republikas Saeimai, ir iedzīvotāju ienākumu nodokļu nepaaugstinājšana. Jo mūsuprāt, tas ļoti ievērojami samazinās iedzīvotāju pirktspēju, līdz ar to iespēju darba devējiem piedāvāt pakalpojumus un produktus vietējā tirgū un, protams, pasliktinās mūsu konkurētspējas priekšrocības arī eksporta lauciņā, jo, kā mēs zinām, tad nodokļu sloks darba spēkam citās Baltijas valstīs ir daudz zemāks. Tās, mūsuprāt, būtu svarīgākās lietas šajā nedēļā, kuras ikvienam deputātam ceļot roku balsojumā par Latvijas budžetu 2010. gadā vajadzētu atcerēties. Paldies!